Publikācijā šajā pašā, par kuru mēs runājam, bija minēts pašu laptopu publiskajā vidē dēvē par publicistu. Viņš neilgu posmu darbojies arī žurnālistikā. Vai jūs pārbaudījāt šo apgalvojumu, ka es neilgu posmu esmu darbojies žurnālistikā? Jā, jūs rakstījāt arī daudz. Vai jūs pārbaudījāt to, ka es neilgu laiku darbojos žurnālistikā? Vai arī tomēr jūs pārbaudījāt internetā ir par mani šķirtas Wikipēdijā, dažāds. Vai jūs pats pārbaudījāt, vai devāt autori uzdevumu pārbaudīt apgalvojumu, ka es neilgu laiku darbojos žurnālistikā? Nē, to es pieņēmu, kā jau vispār zinām faktu, ja jūs saprotat līdzi. Vai jums ir zināms, ka es žurnālistikā darbojos kopš 1990. gada? Jā. Tas, jūsuprāt, no laiks no 1990. gada līdz 2023. gadam ir neilgs laiks? Nē. Tas nav. Jūs nedarbojaties žurnālistikā. Varat precizēt savu piebildi? Ja jūs 1990. gadā. Ja nedarbojaties žurnālistikā līdz 2023. gadam. Tas ir jūsu viedoklis. Jā. Paskaidrojiet mums. Jūs nedarbojaties kādā no galiem medijiem, no medijiem? Jums ir jāliecina pirmkārt tiesēnē apsūdzētajiem, otrkārt, tad varat izskaidrot, tad jūsuprāt apsūdzētais žurnālistikā nedarbojās no 1990. gada vai darbojās? Darbojās. Darbojās žurnālistikā, bet tajā rakstā apsūdzētais atsaucās uz to, ka neilgu laiku. Vai varat izskaidrot, ja no 1990. gada žurnālistikā viņš darbojas, kāpēc tas tiek vērtēts rakstā kā neilgs laiks? Paskaidrojot, kaut kādā brīdī Matalaps beidz darboties žurnālistikā. Izskaidrojiet, tad, ja darbojas no 1990. gadā un tad 33 gadi pēc tam ir šis raksts, tad no 1990. gada tad īsti nedarbojas žurnālistikā. Kāpēc? Vai varat paskaidrot nozīmi neilgs laiks darbojas žurnālistikā? Es nepateikšu gadus, kuros viņš darbojas žurnālistikā, kuros neesmu pārbaudījis, šobrīd neatceros. Ja tie ir gadi, tad jūsuprāt, tie ir neilgs laiks? Sapratāt jautājumu? Es sapratu jautājumu būtību. Jā, tie noteikti ir vairāki gadi. Jā, un tad kāpēc rakstā ir apsūdzētais tiesa pieņem vēlas noskaidrot, kāpēc rakstā tas ir norādīts neilgs laiks? Neilgs laiks tas tika norādīts kā reiz bijis fakts uz kopējo dzīves ilgumu, tādā kopējā cilvēka dzīves karjeras posmā, tas ir neilgs laiks. Vairāki gadi ir neilgs laiks cilvēka karjeras dzīves ilgumā, tāpēc tika norādīts neilgs laiks. Lieciniek, jūs pats apgalvojāt, ka tas nebija man jautājums sarakstā, bet izriet no jūsu apgalvojuma, ka jūsu izpratnē žurnālists esot tikai cilvēks, kas darbojas kādā lielajā mēģinā. Vai jūs sapratāt? Jūs pārteicāt, jūs skaidrs, labi.